Raidījuma Dropiņas pielikums, mans sarunbiedrs, Latvijas unikāls profesionāls viesnīcas un viesmīlības jomā, asociācijas vadītājs Andris Kalniņš. Pasaka, vai tādā gadījumā, ja mēs viesnīcu jomā un viesmīlības jomā samazinātu PVN, vai tas mums ļautu palielināt turistu skaitu un ieņēmumus kopumā? Pavisam noteikti, ja mēs runājam par sabiedrisko ēdināšanu, par kuras samazināto PVN likmi es esmu iestājies vairākus gadus un ilgstoši cīnījies, vācot gan iedzīvotāju parakstus, vairāk kā 12 000 savākt, gan Saeimas komisijās, pat piketu esam rīkojuši pie Saeimas. Par šo mēs konsekventi ar uzņēmējiem esam cīnījušies. Un tas pavisam noteikti celtu Latvijas konkurētspēju, iedzīvotāju pirktspēju, jo šobrīd Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā nav ieviesta vai nav tikusi ieviesta samazinātā PVN likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Un ir tiešām ļoti grūti saprast, ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienības karti. Vācija no šī gada ievies samazināto likmi, virknē Skandināvijas valstu un vispār lielākajā daļā iedzīvotāji ēd ārpus mājām ar samazinātu PVN likmi. Vai tiešām Latvijā mēs esam tik bagāti, ka varam atļauties maksāt pilnu summu par ēdināšanas pakalpojumiem ārpus mājas. Un tādēļ man ir tiešām ļoti liels prieks, ka šogad pirmo reizi kāda partija ir iekļāvusi samazināto PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem savā programmā. Un tā ir Zaļo un Zemnieku savienība. Tu startē Zaļo Zemnieku savienības Rīgas sarakstā. Jā. Ja tevi ievēl nākošajā Saeimā, tu apņemies dabūt cauri šo samazināto PVN likmi? Es domāju, pavisam noteikti, kā es jau teicu, es par šo esmu līdz šim iestājies, un arī šobrīd, par cik tas ir ierakstīts Zaļo un Zemnieku savienības partijas programmā, es domāju, ka viņi ir pierādījuši sevi ar to, ka ir spējuši samazināt PVN likmes arī virknei pārtiks produktu, un esmu pavisam pārliecināts, ka mēs to izdarīsim arī sabiedriskajai ēdināšanai. Godātie rīdzinieki, ZZS saraksts Andris Kalniņš un Pēters Sapins.